man vienmēr liekas svarīgi un interesanti un priecīgi. Un, ja mēs tā domājam par baznīcas vienību, tad kas veido baznīcas vienību? Protams, tā ir viena ticība, viens kungs, tie ir vārdi un sakramenti, un vēl daudz ko varētu uzskaitīt, bet tā domājot par to vīru, jūsu brāli, kas šeit stāv mūsu priekšā, Dzintaru Antonoviču, es tā iedomājos arī par citiem, kuriem es esmu pasniedzis mūsu baznīcas tādu pateicības zīmi, atzinības zīmi un apbalvojumu, ko sauc par uzticības vairogu. Un es domāju, tā arī tāda skaista vienotības izpausme un zīme, ka šodien mēs arī uzskaitām, Dzintars ir 101. kas mūsu baznīcā saņem šo zīmi. Un iedomājieties, visā mūsu baznīcā, no Liepājas līdz Zilupei, ir jau pāri 100 tādu brāļu un māsu, kas nevis tikko stājas amatā, bet ir ilgstoši uzticīgi kalpojuši pie draudzes. Varbūt tas man likās sevišķi tā aizkustinoši. Mācītājs liecināja, ka Dzintars pats tā īsti nav varējis saprast, par ko tad viņš tādu ir darījis. Jā, tas ir, es domāju, vēl tā īpaši skaisti, ka cilvēks kalpo un dara, un pats varbūt tā nemaz nenovērtē vai nedomā, ka tas, ko viņš dara, ir kaut kas īpašs vai izcils, bet redziet, tās ir tās kolonnas vai tie pīlāri, uz kā balstās Kristus baznīca šajā pasaulē un tās vienotība. Tā kā Dzintar, es lūkšu savus amatu brāļus kādā reizē, varbūt pēc šī dievkalpojuma tā skaidrāk vēlreiz pastāstīt visiem, kas tad ir tie nopelni, kur dēļ viņi kopā ar draudzi ir jūs nominējuši, kā saka, vai stādījuši priekšā šim apbalvojumam, bet mēs ar prieku, nevis tikai draudzes vārdā, bet visas mūsu baznīcas vārdā, piepulcinām jūs šai uzticīgo saimei, kas mūsu baznīcā ir izcelti un atzīmēti ar šo pateicības zīmi, uzticības vairogu. Tā zīmīte ir tāda neliela, pēc skata, bet atkal jāsaka, es, piemēram, tādu nevarētu dabūt. Jo šī nav domāta mācītājiem, garīdzniekiem. Šī ir domāta, šis uzticības vairogs ir īpaši izveidots, lai atzīmētu tos draudzes locekļus, tos Kristus ķēnišķīgās priesterības locekļus, kas ir uzticami, vērtīgi, auglīgi un svarīgi tas ilgstoši kalpojuši. Nav grūti būt raķetei, ko izšauj gaisā uz brīdi un apgaismo spilgt visu apkaimi. Daudz grūtāk ir būt par to gaismu, kas spīd pastāvīgi, lai Dievs dod, ka cilvēki vēl ilgi raudzītos uz jūsu labajiem darbiem un slavētu Dievu, kas ir debesīs. Tā, es varētu kaut kā arī piespraust otrā pusē šeit. Es ceru, visi. Paldies par kalpošanu. Es domāju, mēs arī varētu kopīgi lūgt Dievu par Dzintaru tagad. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies sirsnīgi par visiem Taviem aicinātājiem, bet šodien īpaši par Tavu bērnu, par mūsu brāli Dzintaru Antonoviču, kurš ir tik daudz darījis Tavai draudzē šeit, un es domāju, daudziem arī tīri personīgi palīdzējis un viņus atbalstījis. Mēs lūdzam Tevi, kungs, pirmkārt, lai viņš būtu par priekšzīmi, ka mēs varētu mācīties no viņa uzcītības un uzticības,
un novērtēt to, cik arī viens cilvēks daudz var paveikt tavā draudzē. Mēs lūdzam, Kungs, svētī viņu tā, lai viņš vēl ilgi varētu priecāties tavā draudzē. Uztur viņu labā veselībā, mierā un ticībā, un arī brāļu un māsu sadraudzībā. Lai tu, kas esi mūsu galva, kas esi mūsu vidū, esi viņam vienmēr tuvu klāt ar saviem apsolījumiem un ar savu mierinājumu. To lūdzam, Kungs, tavas paša mīlestības un žēlastības dēļ. Āmen. Mēs īpaši tā sakārtojām, ka šī uzticības vairoga pasniegšana bija nolikta pēc draudzes vecajo ieviešanas, lai jūs, kas no jauna stājaties amatā, jūs paraugāties uz labu priekšzību. Un arī katrs atrod savu ceļu, kā uzticīgi kalpot šajā draudzē, kas gan ir tādā mazā baznīcas namā, un toties ir bijusi ar jau lielu nozīmi visai mūsu baznīcai. Un Dievs uz to svētību. Yes. Jūs vēlāk kādu vārdu, es varu būt draudzē un visiem. Jā, pēc tam mums būs iespēja. Paldies.